Sveiki! Šodien esam ZS Arājos, mūsu izmēģinājumu laukos. Ar mums šodien kopā ir Egīna no Syngentes un Ģirds. Šodien pārunāsim aktuālo par rapšiem, kā arī parunāsim par auga aizsardzības līdzekļiem un mikroelementiem. Atrodamies pašlaik rapšu laukā, kur ir iesēta šķirne Aganos, tā ir Syngentes šķirne. Un varbūt Egī pastāst par aktuālo, ko mums darīt vai kas ir izdarīts. Šobrīd rapsīts ir divās īstajās lapās. Pēc herbicīdu miglošanas ir nomiglot megafols, tas ir bioloģiskais Syngentes produkts, lai rapsim mazāk ietekmētu šī te bālēšana. Un ko vēl dara megafols? Viņš mazina šo stresu, veicina sakņu sistēmas attīstību, kas arī mums nodrošinās spēcīgāku ziemošanu. Otrais variants, kad mēs varam likt megafolu, tas ir tad, kad lietojam herbicīdus, kad rapsim jau ir 4 īstās lapas un nezāles ir sadīguši un arī ir īstajās lapās. Tad mēs arī pievienojam klāt 1 litrs līdz 2 litri megafolu, kas samazinās izraisīto stresu. Egī, tu jau pieminēji, ka rapšs šobrīd ir divās īstajās lapās un principā tuvojas laiks, ka būtu jālieto augšanas regulators. Kādi ieteikumi būtu no Syngentes? Lietot gan fungicīdu, gan arī regulātoru, kas ir vienā produktā, un tas ir Toprex, deva 0,3. Viņš neizraisīs stresu tam mazajām rapsītim, kurš tikai ir tikko dīdzis, pasargās to rapsi, kuram ir 3-4 īstās lapas, veicinās gan sakņu sistēmu, lai ir lielāka un labāka barības un ūdens uzņemšana. Pats galvenais, viņš arhitektēs šo te augumu, lai rapsis nestietos uz augšu. Vēl es gribu piebilst to, ka pie katra auga aizsardzības līdzekļa mēs varam likt klāt megafolu 1 līdz 2 litri. Pēc pieredzes gan manas, gan zemnieku, un pēc nelieliem arī eksperimentiem mēs redzam, ka pēc diflufēnikana un pēc klamazona ir novērota bālēšana šajos kultūra augos. Lietojot megafolu, mēs redzam to, ka šīs bālēšanas vai nav vispār, vai viņas samazinās, līdz ar to arī netiek ietekmēta auga normāla attīstība. Runājot, mēs esam nonākuši pie dzelteniem vairogiem un varbūt paskatīsimies, kādas kukaiņas mēs šobrīd redzam rapša laukos. Redzam, ka uz dzeltenās lapiņas kaitēkļi ir ļoti daudz, un lai mēs ierobežotu šos te kaitēkļus, tad pie miglojuma mēs varam pievienot klāt karatē zeons ar devu 0,150 ml uz hektāru. Jā, par rapsi mēs būtu šobrīd visi izrunājuši. Nākamais aktuālā tēma ir ziemāju labības. Kādas herbicīdas izvēlēties un ko iesaka Syngenta? Ziemājiem ir augstnes herbicīds Boxers. Boxerim darbīgā viela prosulfokarps. Savukārt, ko viņš dara? Viņš ierobežos ne tikai viendīglapu nezāles devas no 2 līdz 4 litri. Ierobežos arī divdīglapu nezāles, bet, lai šis te divdīglapu nezāļu spektrs, ko ierobežo Boxers, būtu pilnīgāks, Boxeri iesakam lietot arī ar vairākiem bākas maisījumu produktiem. Viens no tiem ir Boxers 2 litri plus diflufenikants 0,2 litri. Ļoti labi strādās uz viendīglapu nezālēm un arī uz divdīglapu nezālēm. Otrs duets ir Boxers litrs līdz 1,5 litram, pievienojot klāt elipri 0,25 litru uz hektāru. Trešais duets, un tas ir Boxers 1,5 litrs plus Matēno Duo 0,35 litri uz hektāru. Boxerim vēl nav izveidojusies rezistence, ja brudusmilgai vēl nav izveidojusies rezistence pret šo te darbīgo vielu. Egī, tad vēl pēdējais jautājums. Kurā brīdī tad Boxeri lietot? Ja mēs lietojam Boxeri vienu pašu, tad lietojam pēc sējas līdz 1 līdz 2 īstās lapiņas. Un paldies! Tiekamies uz lauka! Uz tikšanās! Tā.